8. nodaļa. Kā sasniegt visaugstāko? Arģuna jautāja, mans kungs, augstākā persona, kas ir brahmans, kas ir patība, kas ir auglīga darbība, kas ir šī materiālā izpausme, kas ir padievi? Lūdzu, izskaidro man to. Madhusūdana, kas ir ziedojumu kungs un kā viņš mājo ķermenī? Kā tie, kur garīgi kalpo, var atcerēties tevi nāves brīdī? Dieva augstākā personība sacīja: nesagraujamo un pārpasaulīgo būtni sauc par brahmanu, un viņas individuālais es ir viņas mūžīgā daba, jeb patība. Darbība, kas vērst uz dzīvās būtnes materiālā ķermeņa attīstīšanu, ir karma, jeb auglīga darbība. Labākais no iemiesotajiem, fiziskā un nepārtraukt mainīgā daba ir materiālās pasaules izpausme. Dieva kunga visuma veidolu, kas ietver sevī visus padievus, kā piemēram saules un mēnesi padievus, dēvē par Adhidāevu, un es, visaugstais kungs, kurš virsdvēseles veidolā atrodas katras iemiesotās būtnes sirdī, esmu visu ziedojumu kungs. Kurš nāves brīdī, atstājot ķermeni, atceras vienīgi mani, tas tūdaļ sasniedz manu dabu, par to nav jau kādu šaubu. Kuntī dēls, kādu esamības stāvokli cilvēks atceras aiziešanas brīdī, tādu stāvokli viņš noteikti arī sasniedz. Tāpēc Arģuna vienmēr domā par mani, Krišna, un tajā pašā laikā pildi savu nolikto pienākumu un cīnies. Ar darbību, kas veltīta man, ar prātu un saprātu, kas vērts uz mani, tu noteikti sasniegsi mani. Pārtha, kurš meditēja uz mani kā uz Dieva augstāko personību, prātā vienmēr atceras mani un nav novirzījies no ceļa, tas noteikti sasniedz mani. Uz augstāko personu jāmeditē kā uz visa zinātāju, visvecāko, visa valdnieka, mazāko par vismazāko, visu uzturētāju, kurš stāv pāri materiāliem priekšstatiem, kurš nav aptverams un vienmēr ir persona. Viņš spīd kā saule, ir pārpasaulīgs, viņš ir ārpus materiālās dabas. Kurš nāves brīdī tur dzīvības dvašu starp uzacīm, un ar jogas spēku un stingru prātu, pilnīgā bahtī, atceras visaugstāko kungu, tas noteikti sasniedz Dieva augstāko personību. Kurš zina vēdas, kurš izrunā omkāru, jeb skaņu om, kuri ir diženi gudrie, atsacīšanās dzīves kārtā, tie ieiet brahmanā. Kurš vēlas šādu pilnību, tas ievēro dzimumu atturību. Tagad es tev īsi aprakstīšu ceļu, kuru ejot var sasniegt glābšanu. Jogs ir pilnīgi brīvs no jutekliskas darbošanās. Aizverot jutekļu durvis, viņš vērš prātu uz sirdi un dzīvības dvašu uz galvas virsmu. Viņš nonāk jogā. Kurš nodarbojies ar jogu un izrunājis svēto zilbi om, visaugstāko burtu savienojumu, aiziet no ķermeņa, domājot par Dieva augstāko personību, tas noteikti sasniedz garīgās planētas. Prithas dēls, kurš ik brīdi atceras mani, tas viegli sasniedz mani, jo vienmēr garīgi kalpo man. Diženas dvēseles, garīgās kalpošanas jogi, kur sasnieguši mani, viņiem vairs nav jāatgriež šai laicīgajā, ciešana pilnajā pasaulē, jo viņi ir sasnieguši augstāko pilnību. Kuntī dēls, visas materiālās pasaules planētas, no zemākās līdz pat visaugstākajai, ir ciešanu un atkārtotas piedzimšanas vietas. Bet kurš sasniedz manu mājvietu, tas nekad vairs nedzimst. 1000 cilvēku laikmetu ir viena brahmas diena, tikpat gara ir arī viņa nakts. Sākoties brahmas dienai, visas dzīvās būtnes izpaužas no neizpaustā stāvokļa, bet pienākot naktī, tās atkal ietplūst neizpaustajā. Atkal un atkal, atnākot brahmas dienai, visas dzīvās būtnes atdzimst
un līdz ar Brahmana nakti visas bezpalīdzīgi iet bojā. Vēl ir cita, neizpausta daba, kas ir mūžīga un stāv pāri izpaustajai un neizpaustajai matērijai. Tā ir visaugstākā un nekad neiet bojā. Kad tiek iznīcināta visa šī pasaule, tad šī daļa paliek neskart. Tas, ko vedantisti sauc par neizpausto un nemaldīgo, ko dēvē par augstāko mērķi, ir mana augstākā mājvieta, kur sasniedzot, cilvēks nekad vairs neatgriežas atpakaļ. Dieva augstāko personību, kura pārāka par visiem, var sasniegt ar tīru, garīgo kalpošanu. Kaut arī viņš atrodas savā mājvietā, viņš visu caurstrāvo, viss ir viņā. Labākais no bhāratām. Tagad es tev aprakstīšu dažādus laikus, kuros aizejot no šīs pasaules, joks vai nu atgriežas, vai neatgriežas. Kurš zina augstāko brahmanu, tas sasniedz augstāko, ja aiziet no šīs pasaules tad, kad valda uguns dievs, kad ir gaišs, kad ir svētīgs dienas laiks, 2 augošā mēnesa nedēļās vai 6 mēnešos, kad saule iet ziemeļu ceļu. Joks, kurš no pasaules aiziet dūmos naktī, 2 dilstošā mēnesa nedēļās vai 6 mēnešos, kad saule iet dienvidu ceļu, nonāk uz mēnesi, bet pēc tam atgriežas atkal atpakaļ. Saskaņā ar vēdām no šīs pasaules var aiziet divējādi, gaismā un tumsā. Kurš aiziet gaismā, tas neatgriežas, kurš aiziet tumsā, tas atnāk atpakaļ. Arģuna, kaut arī bhakta zina šos ceļus, tas viņus nesatrauc, tāpēc vienmēr esi stingrs bhakta, jeb patiesas dieva kalps. Cilvēks, kurš iet garīgās kalpošanas ceļu, nezaudē augļus, ko dod vēdu apgūšana, askētisms, ziedošana, dāvana došana un filozofiska vai auglīga darbošanās. Garīgi kalpojot, viņš visu to iegūst un galu galā sasniedz augstāko mūžīgo mājvietu.